Šalom, jeb, teikšu, arī labvakar, labvakar. Nu, pat beidzās šabats, Elohim svētā diena, vēl tas ieradums ar to šabatu, ar to šalomu runājot. Es vēlos dažas lietas pastāstīt par to, kā tad piezīmē mūsu radītāja dēls, Elohima Ješuam, pasaulē kristiešiem Ziemassvētki iet pilnā svarā. Nu, un tiek arī apgalvots, ka tieši Ziemassvētkos šī kristieša mācība, kad viņš ir dzimis, jā. Es domāju, ka tā būs ļoti nepareiza mācība. Es varu sacīt, ka tā ir tā saucamā aizvietošanas mācība, jo raksti pierāda kaut ko citu. Viņi pierāda, ka viņš ir dzimis kaut kur Sukotsvētku laikā. Tik precīzi tas nebūs, jā, bet Sukotsvētki, tas periods no Sukotsvētkiem līdz 23. 24. kādā tur datumā, ne šajos datumos, cik atceros, jā, kad dzimis ir viņš, nu, tā ir liela starpība. Nu, mēģināšu pastāstīt. Lai tu varētu vieglāk vērst, paņemšu zīmēju no fonda mājaslapas. No fonda mājaslapas, lai varētu, nu, labāk visas tās lietas izprast. Nu, šeit ir šī fonda mājaslapa. Jā, šeit iespējams tās priekšlikums ir papētīts viņu. Diezgan daudz labu materiālu tur ir iekšā, kas nodējā. Nu, lūk. Un šeit ir dzimšanas viesa. Havihagadašā, tas ir tā jaunā derība, ivritā. Jā, ir krievu valodā, ir jevrejski Novi Zaviet, jā, bet kur nav ivrīts iekšā. Ir arī man ir grāmatiņa jaunā derība ivritā, kur ir ivritas un sinodālais tulkojums. Nu, šī būs tāda mazliet vērtīgāka, ja? Protams, neskatoties uz sinodālo tulkojumu. Sinodālais tulkojums, nu, nesapasa ar ivrita tulkojumu, ja? Bet šeit, šajā grāmatiņā, tas ir Dāvis Cernam. Lūk, šeit ir jevrejski Novi Zaviet. Nu, šeit ir krieviskais tulkojums, ja? Praktiski krievu tulkojums no oriģināla, es atvainojos, no angļu valodas, jā, no angļu valodas ir tulkots. Un angļu valoda ir praktiski tulkota no ivrita, jā, tad ir ivrits uz angļu valodu uz krievu valodas, jā. Nu, šeit ir tas sakmes, ebreju sakmes, pastāstīts, jā, bet tas krievu valodā. Šī arī vērtīga grāmatā ir ļoti vajadzīga. Tas vienkārši atklāja ebreju saknes. Jaunā derībā, kas ir mūsu fonda pamatvērtība, ja, pamats noteikumi. Un šeit mēs lasām, kad raksti mums vēsta, kā notiek Ješua dzimšana. Iroda dienās Jehudas cara viņš bija svētkalpotājs no Avijas kalpošanas telpī.
vārdā Zekārija. Tā dzimšana nosaka, jā. Šeit es gribu paskatīties šo vārdu avijā. Avija. Tas ir dots tajā laikā pēc ebreju tradīcijas un kalendāra. Avī. Kā tā nosauktās mēnesis tiesi, jā. Avī. Pēc avijas kalpošanas tempē. Šis ebreju kalendārs, viņš darbojas arī šodien. Tu arī var atrast šo avī nosaukumu pie ebrejiem, jā. Nu, lūd, viņš beidz šo kalpošanu, viņš vārds bija Zekārija. Un viņa sieva bija no Ārona dzimtas, pēc vārda Eliševa. Vienreiz, kad viņš savu kalpošanas laikā kalpoja templī, Elakīmā viņam parādījās Adanī, tas ir kungs, jā, debesu sūtnis. Sūtnis sacīja viņam, nebaidies Zekārijā. Pareizi mums jāsaka Zhārija, Zhārija. Šis ir vecais prezentācijas variants. Es cenšos palabot viņā. Nu, lūdzu, un sūtis sacīja viņam, nebaidies Zhārija, tavas lūgšanas ir uzklausītas. Tava sieva Elīševa dzemdēs tev dēlu, un tu dosi viņa vārdu Johanans. Nu, latviešu kristietības bībelē ir rakstīts Jānis. Nu, protams, nekāds Jānis nav, tas ir tās tautas tulkotāju, filozofi izdomā, jā. Nedrīkst mainīt nevienu burtiņu. Pat man saka, burtiņu nedrīkst no svētajā rakstā mainīt. Un šeit ir izmainīts. Jā. Bet viņu sauc Johanā. Un pēc šīm dienām Eliševa, viņa sieva, tapa grūta, un viņa slēpās 5 mēnešus. 6. mēnesī pie viņa tika sūtīts Adonī, debesu sūtnis no Jūdhei, Valhei. Galilējas pilsētā sauktu Nacrī. Pareizi nosaukums būtu Nacrī. Šeit ir neizpēc latviešu, jā. Šis arī nebūs pareizi, bet ir Nacrī. Sauktu Nacrī pie jaunavas, kurai laulātās vīrs bija Josifs no Dāvida nava. Vārds jaunuma ir Mirjam. Jā, ir Mirjam. Nebaidzies, Mirjam. Jo tu esi saņēmis žēlastību no Elohima, un lūk, tu tiksi grūta un dzemdēsi dēlu un dosi viņam vārdu Ješuā. Patieši tā ir rakstīts ebreju derībā, ierīsta tekstā Ješuā. Un tajās dienās Mirjama steidzās uz klinšanu vietu uz Jehudu pilsētu Nacei un iegāja Zhārijas mājā un sveicināja Eliševu. Kad Eliševa dzirdēja Mirjam sveicienu, viņa svētdienā mazliet sapulcējās, un Eliševa piepildīts ar roku, kad iesaucās skaļā balsī. Svētīga tu esi ar visam sievietēm, un svētīts tavs auglis. Un kā tas, ka mana Adonī māte atnāca pie manis, jo, kad tava sveiciena balss aizsniedza mani, auglis manā klēpī no priekiem sāka spārdīties. Tas ir Lūkas 1. nodaļā, ko var paši redzēt. Nu, lūk. Cieņģīgs Dāvids uzstādīja kalpošanu templī 24 mainās. Katra maiņa pa pusmēnesi mainā.
Saskaņā ar laika grāmatā 24 no 3 līdz 19. Saskaņā ar visi svētkalpoja piederēja pie 24 dzimtām. Cienījis Dāvids uzstāties šo kalpošanu starp 24 dzimtām pa pusmēnesi katrai dzimtai. Kalpošanas secība noteica mecot purim. Tas ir mēsls, kauliņš, kāds, kuram iekrita, tā arī kalpoja. Jā, tā bija tāda gudra, ļoti gudra tāda semēciska vadīšana templī, jā. Hariem iekrita kalpot 8. Redzīši, šeit šitas avija dzimtā, pie kura viņš piederēja pats. Katras dzimtas laiks kalpošanai bija 8 stundas. Sākot no šabata. Šabatā kalpoja 2 dzimtas - esošā un nākošā. Rindas kārtību tika noteikta metot purimi. Speciāls rakstvedis pierakstīja rindas kārtību, lai neiznāktu nesaskaņas kalpošanā. Gada laikā katra dzimta kalpoja kā minimums 2 reizes par 8 stundām katra. Tas viss uzrakstīts Lūkas evaņģēlijā. Hārijam iekrita personi kalpot avija maiņā. Avija kalpoja 8. maiņā ar ilgumu pusmēnesi. Tas nozīmē, kad Zakarija ar savu maiņu atradās templī 2. pusē 4. mēnesī pēc Toras kalendāra. 5. mēneša sākumā Zekārija atgriežas no maiņas kalpošanas. Viņš bija kopā ar savu sievu Eliševu, un viņa palika grūta. 5 mēnešus Eliševa slēpa savu grūtniecību. Tas ir aprakstīts Lūkas 1, 23, 27. 6. mēnesī Adonī, debesu sūtnis, nāk pie Mirijām un paziņo, ka viņa tik grūta no Roha Kodeša un dzemdēs Ješuā. Pēc tam Mirijāna steidzīgi pameta savas mājas un atnāk pie Elīsevas. Viņa gribēja apsteimot un paziņot, protams, jauno vēsti, kas viņai tika paziņots. Roha Kodeša nonāk uz Eliševas un nosauc Mirijāmu par Adonī māti. Tanī laika Mirijama jau bija grūta. Viņa tika grūta no Roha Kodeša apmēram 10. mēneša vidū. Pēc 9 mēnešiem Mirijam dzemdēja Ješuā 7. mēneša vidū, Sukot svētkos. Lūk, šeit ir aprakstīts Sukot svētki. Šeit visu ir doti Gregora kalendāra, pasaules kalendāra, arī Kristiešu kalendāra mēnesis nosaukumi. Un šeit apakšā ir doti Toras kalendāra mēnesis, jā. Lūk, šeit ir apzīmē, kurus varam slēgt, kurus varam sākt skatīties. Šeit Zekārija sāka kalpot 4. mēnesī. 1, 2, 3, 4. mēnesī viņš sāka kalpot. Elīseva slēp savu grūtniecību 5 mēnešus. 5 mēnešus. Mirijama grūtniecību mēnešus. Tas ir
Šeit ir viens 9 pie 10 mēneša. Pie 10 mēneša 9. grūties mēnesis, sukots vakar vai sukots svētki. Šeit, ja. Un sarkanās atzīmēs nozīmē mīļam un dzemdē Ješvā. Vai tas ir sukots vakars, pirmā diena būs, jā, vai sukots svētki. Drīzāk tā būs, jā. Nu, šo tam var pētīt. Es ceru, ka viņi attieksies. Jo neatcerieties pirmo reizi, ne otro, trešo reizi. Meklējiet, lūdziet, gaidiet, sagaidiet, lai atcerās šī schēma jums, kad pēc šīs Mirjams un Elisevas aprakstiem, ja. Nu, lūk, cieniet, Kristus baznīcas vecāji, baznīcas un konferences vadītāji, Latvijas Republikas valdība un saima, izglītības un zinātnes ministri. Es šeit griežos ar šo uzrunu. Lūk, kā svētie raksti apgāja jūsu aizvietošanās teoloģijas mācību, sauktu par kristiecības standarts mācību. Es jūs neatlaidīgi lūdzu, mācieties rakstus un lūdzu izbeidziet svēst Latvijas valsti par garīgo holokausta ceļu, mācies bērniem un pusauģiem, bērniem mācot. Jau bērniem sāk mācot tās skolās. Cilvēkiem arī šīs drausmīgās maldu varas mācības. Ziemassvētki, lieldienas var pastāvēt kā tradīcija, kā kristiešu tradīcija, ja nevar pastāvēt. Ja var pastāvēt kā kaut kādas tautas tradīcijas. Taču nekādā ziņā tā kā valsts izglītības satura centra nav šī garīgā mācība. Tas viņa nav kā garīgā mācība, jo tas ir grēks un tas ir lāsts. Mēs esam rakstījuši, taisījuši piketus, kā saimai, kā izglītības un zinātnes ministrijā, kur atrodas šī valsts izglītības satura centrs. Nu, dažreiz mēs saņemam atbildes, dažreiz mēs pat nesaņemam atbildes. Lūk, tāda ir tā kārtība. Un tur darbojās, tur ir šīs reliģisko organizāciju likums, jā, kurš ir aizslēgts. Kādā ziņā viņš ir aizslēgts. Tur ir pants, es neatceru, kurš pants, bet tur ir uzrakstīts, ka nedrīkst neviens, ne pat valsts, kāda sabiedriska organizācija, arī nevalstiskas organizācijas, nedrīkst iejāties baznīcu reliģiskā darbībā. Tad aizriet, ja. Tad viss tas, ka tur aprakstīts, kā Ziemassvētki, kā lieldienas, ir patiesība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas valsts tekusi apzināti, es paceļšu to vārdu, apzināti tiek mācīta melos. Un šī meli kā lāsts iet no gadu gadiem pie cilvēkiem. Un tā rezultāts ir tagad, ko mēs redzam ar Latviju. Latvijas praktiski drīz vairs nebūs.
kā tādas. Ja milzīga daļa brauc, pats viņi mūk projām, prom no Latvijas. Mums ne tikai viena būs, vai mūk ar ģimeņiem uz neatgriešanos. Man vecāka meita arī prom ar savu ģimeni. Ārzemēs jau vairāk kā 10 gadus tur dzīvo un strādā. Tas ir rādi, tā izpaužas pats. Un mēs ejam un runājam, un pie prezidenta pils, pie Rinkēviča pils, esmu stāvēs pie Levija vadītājs, kad viņš vadīja pils. Domāju, kad iznāks ārā, mēs varēsim pārsvērt šīs lietas. Tas viņiem ir kā latviešiem tās teiciens ir. Tas viņiem ir kā pīlē ūdens. Ja. Lūk. Tā tas lās izpaužās. Un pašā šodien ir tie saucamie Ziemassvētki. Nu, lūk. Es katru gadu cenšos to pasakīt. Būtu ļoti svētīgi, ja kādam tas kaut ko atmiņā uzvandītu augšā. Viņš nāktu meklētu patiesību. Šeit var ienākt šī mūsu mājaslapā, fonda mājaslapā, kur ir ļoti daudz visādi zināšanas, mācībās, teiksim. Nu, lūk. Tādā veidā mēs varam mazliet pienākt pie patiesības, ja mēs saprotam, ja mēs ne tikai, kā Rasmus ir sacīts, cilvēks, ticīgs cilvēks tiek identificēts kā bilde, ja, kurš aiziet pie spoguļa. Nu, viņš paskatās spogulī un sakārto sevi, un pēc tam aiziešās projām, iet tālāk, un viņš ir aizmirsis, kāds viņš izskatās. Ja. Tāpat arī ar ticīgo cilvēku, ar kristieti. Ja. Ja netiek pētīti raksti un netiek mācīts šī grūtā mācība, ja, kur atrodas pie daudziem cilvēkiem, kurus cilvēks atved pie vienu pie otru. Šī patiesība, tad lūk notiek tas, kas notiek pašlaik. Ja? Un mēs paši to visu ciešam. Esiet svētīti. Meklēt patiesību. Jo patiesība dara cilvēku brīvu. Patiesību. Bez šiem ir šādā. Amen.